Mežiņš pie stāvajiem krastiem Valmierā ir jauka pastaigu vieta ne tikai vasarā, bet, kā izrādās, arī ziemā. Piemēram, šobrīd šeit var apskatīties, kā valmierieši ir nosiltinājuši teju 50 kokus, kā arī doties īpašā pastaigā ar speciālām sniega kurpēm. Pagaidām gan ar sniega krājumiem Gaujas stāvo krastu tūmā lepoties nevar, tomēr tas neliedz man izmēģināt pastaigu ar sniega kurpēm. Vispirms gan uzklausu zinoši instruktoru ieteikumus, kā sniega kurpes pareizi uzvilkt un kā ar tām staigāt. Jums rokā ir sniega kurpītes, ar kurām būtībā vieglāk ir pārvietoties pa sniegu. Kurpes ir pielāgojamas pēc izmēriem jūsu kājai, un mums ir precīzi 3 veidu kurpes. Tas ir bērniem līdz 60 kg, tad ir no 60 līdz 90 un no 90 uz augšu. Velksim uz saviem zāvakiem, atvelkam sākumā mēlīti un liekam kā iekšā līdz galam. Tā. Pieliekam klāt. Būtībā stiprinājums ir tāds pats kā snovam, kas ir snovotāji, tie jau noteikti zina. Viss ir pavisam vienkārši. Pēc stiprinājuma sagatavoti pastaiga var sākties. Sniega krājumiem pieaugot instruktoru vadībā ikvienam būs interesanti aplūkot sajūtu parku pie Gaujas stāvajiem krastiem. Svarīgi gan atcerēties, ka sniega kurpes ir paredzētas pastaigai sniegā, tāpēc atrasties uz plēnu ledus ar tām nebūs droši. Zīmīgā pastaiga turpinās parka daļā, kur dažādas Valmieras izglītības iestādes un organizācijas nosiltinājušas teju 50 kokus. Šāds mākslas veids Valmierā ir kas jauns un līdz šim neredzēts. Ideja kā tāda pasaulē saucās Urban Knitting, kas ir tā kā pilsētas adījumi, tā kā pasaulē ideja dzīvo stipri ilgi, bet Valmierā tā ir ienākusi tādā veidā un tādā apjomā pirmo reizi. Tā kā mēs esam tie, kas varbūt realizējuši viņu, esam Valmieras pilsētā šeit. Sajūtu parks pie Gaujas stāvajiem krastiem šodien jau kļuvis par daudzu valmieriešu iecienītu pastaigu vietu, jo gada tumšajos mēnešos šeit ik viens var smelties pozitīvas emocijas. Šis dizains ir tiešām vieni ir tā kā piegājuši stipri nopietni šajā lietā, un tiešām ir šie te rokdarbi veidoti smalkās, sīkās tehnikās, citi varbūt ir piegājuši nedaudz radošāk un tā kā savādāk tā lietai, bet krāsaini koki ir, idejas ir dažādas. Tā kā var vien apbrīnot cilvēku izdomu, gan arī uzrīkstēšanos un pacietību, lai šo te visu izveidotu.